Informatīvi izglītojošu un analītisku raidījumu cikls Bez robežām par sabiedrībai nozīmīgo un aktuālo Vidusdaugavas reģionā. Labdien! Raidījums Bez robežām un raidījumu vada Gita Dukaļska. Īsumā raidījumā. Šīs dienas man izvēlētā tēma ļoti nopietna sabiedrības problēma mūsdienās – psiholoģiskais terors darba vietā. Darba vide ir vieta, kur pavadām lielu daļu savas dzīves, un tā ietekmē mūsu emocionālo un fizisko labsajūtu. Diemžēl nevienmēr šī vide ir pozitīva un atbalstoša. Psiholoģiskais terors darba vietā ir problēma, ar kuru saskaras daudzi darbinieki. Kā atpazīt šīs parādības, kā tās ietekmē cilvēku un ko darīt, ja esam kļuvuši par upuri vai liecinieku? Lai dziļāk izprastu šo tēmu un rastu risinājumus, šodien uz sarunu esmu uzaicinājusi psiholoģi Kristīni Kaspersoni, kurai ir sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā un izglītības psihologa kvalifikācija. Savukārt raidījuma otrā viešņa vēlējās palikt anonīma, tāpēc sauksim viņu par Ilzi. Viņas balss ir mainīta, lai nodrošinātu anonimitāti. Ilze dalīsies savā rūgtajā pieredzē kādā lielā organizācijā, kur viņa saskārās tieši ar bosingu un mobbingu no kolēģiem un no tiešā priekšnieka. Tā ka milzīgu paldies teiksim ar Ilzei par drosmi, par to, ka viņa dalīsies savā pieredzē ar mums. Labdien, Kristīne! Jā, šodienas mūsu raidījuma tēma tāda nopietna un, man liekas, par kuru ir vērts runāt, lai cilvēki ieklausās un varbūt kāds arī sapratīs no mūsu stāstītā, kad darba attiecības ir toksiskas, ka cieš no psiholoģiskā terora. Bet, es kā saviem vārdiem varu pateikt, jā, tas ir psiholoģiskais terors, toksiskā vide darbā, bet kā tas saucās psiholoģijā? Jā, labdien! Psiholoģijā ir sastopami jēdzieni mobbings, bossings un arī tagad ir iegājis bullings. Pēc būtības šie visi jēdzieni apzīmē to, ko tu teici. Tā ir psiholoģiska vardarbība, emocionāla vardarbība. Un pie bullinga mēs arī varam pieskaitīt fizisko vardarbību, kiberbullingu. Ļoti plaši, bet ja mēs saīsinam, tad patiešām tā ir psiholoģiskā vardarbība. Tieši kas ir mobbings? Mobbings, agrāk šo vārdu lietoja apzīmējot pāri darīšanu. Šobrīd tas ir arī saglabājies tādā pašā veidā, un mobbingu vēl joprojām apzīmē kā psiholoģisku vardarbību darba vietā, kur viena persona vai vairāki kolēģi ietekmē, nievājoši attiecas pret kādu citu vai pret kādu personu grupu ar mērķi pazemot, likt justies viņam slikti, ignorējot. Tas ir mobbings. Un bossings, kas tagad ir ienācies no jauna? Bossings ir tas pats, kas mobbings, tikai to realizē no varas pozīcijām, no vadības puses, ja mēs runājam par darba vidi. Un bullings? Bullings, par bullingu šobrīd mēs runājam skolas vidē. Šis jēdziens ir bullings. Bullings arī ir pāri darīšana, kas izpaužas verbālā veidā, ņirgāšanās, apsaukāšanās, kas izpaužas fiziskā veidā, kā jau es minēju, arī kiberveidā un ignorēšanā. Tas ir viens un tas pats - mobbings, bullings. Šobrīd Latvijā runājot par skolu vidēm bullings, bet es saprotu arī, ka darba vietā runā mobbings, bet nebūs nekāda kļūda, ja mēs teiksim bullings un mobbings. Jā, bet tīri no psihologa viedokļa, kā tad bossings un mobbings ietekmē cilvēka psiholoģisko veselību un pašsajūtu? Ietekmē lielā mērā, jo cilvēks sāk justies pirmkārt slikti, psiholoģiski, viņam var parādīties arī fiziski simptomi ar laiku, var sāpēt galva, var parādīties miega traucējumi, un viņš var nesaprast kāpēc, bet ja viņš sāk domāt, tad ļoti bieži šie iemesli patiešām ir saistīti ar darba vidi, nesakārtotu darba vidi, un viņam zūd arī darba efektivitāte, pat nevēlēšanās iet uz darbu. Un ilgtermiņa sekas cilvēkiem, kas saskarās ikdienā ar psiholoģisko teroru? Ilgtermiņa sekas var novest līdz pat depresijām, var novest līdz lēmumam aiziet no darba, kas arī bieži notiek. Bet ir gadījumi, kad cilvēki nespēja atpazīt, ka viņi piedzīvo psiholoģisko teroru darba vietā.
Kā palīdzēt šādos gadījumos? Jā, kā es parasti saku, vienmēr ir jāsāk ar sevi, jāieklausās ir sevi. Pirmais jau, kas mums nodod vai liek būt uzmanīgiem, ir mūsu domas par mūsu rīcību, vai es visu daru pareizi darbā, jo dažkārt piemīt šaubas par manām spējām, jo no kādas personas vai no grupas es saprotu, ka es neesmu rīkojies pareizi, taču man liekas, ka es rīkojos pareizi. Es bieži saņemu patstāvīgu kritiku, man šķiet, ka tā nav pamatota, bet es vēl joprojām to saņemu. Vai es izjūtu, ka mani sāk ignorēt vai izolēt, vai apzināti slēpt kādu informāciju. Šie ir tie signāli, kam patiešām ir jāpievērš uzmanība, un tas jāpiefiksē un jāsāk risināt, jo mobbingam ir tāda lieta, ka viņš mēdz eskalēties. Un ja mēs uz pirmajiem signāliem nereaģēsim, tad arī otra puse sapratīs, ka ar mums var manipulēt, un tad tā sniega lavīna, tā sniega bumba pārvērtīsies par sniega lavīnu. Jā, bet te gribētos no otras puses. Tie cilvēki, kas dara pāri, vai viņi vispār apzinās to? Jā, šeit ir ļoti interesanti. No vienas puses var apzināties cilvēks, ka viņš dara pāri, un tas būs mērķtiecīgi, jo arī mobbinga definīcijā ir iekļauts, ka tas var būt mērķtiecīgi veikts. No otras puses viņš var saprast, ka viņš dara pāri, bet viņš neapzinās, kāpēc viņš dara pāri. Un šeit jau tad mēs varam runāt par viņa paša personības iezīmēm. Un iespējams, ka tur tas cēlonis ir meklējams ļoti dziļi, kaut kādās nerealizētās gaidās uz sevi vai uz citiem, vai iekšējā neapmierinātība par dzīvi, vai arī visticamāk iepriekš viņam ir darīts pāri. Grūtības ar citādā pieņemšanu, un tad garlaicība, un tad šie ir tie cilvēki, kas varētu veikt mobbinga darbības uz citiem. Katrā gadījumā mans atslēgas vārds ir neapmierinātība ar sevi. Jā. Jo laimīgs cilvēks otram pāri nedarīs. Tieši tā, tas bieži novērots, ka cilvēki, kuri paši netiek galā ar sevi, ar savām problēmām, izgāž to uz citiem, un tādā veidā viņš jūtās ļoti labi. Tieši tā, jo viņš tiek vaļā no savām negatīvajām emocijām, kas ļoti bieži, diemžēl, nav apzinātas. Jo tas ir darbs ar sevi, apzināties, ko es jūtu, ko es domāju un kāda ir mana rīcība. Vai darbinieks, kurš ir sapratis, ka ar viņu notiek psiholoģiskais terors, kā viņa būtu jārīkojas, kur meklēt palīdzību pirmām kārtām? Pirmām kārtām pašam darbiniekam vajadzētu apzināties šo situāciju. Saprast, ka problēma nav paša vaina, bet salikt un fiksēt faktus un notikumus. Tas patiešām palīdz arī pēc tam, ja lieta aiziet kaut kur tālāk, pierakstīt konkrētus gadījumus, lai būtu pierādījumi, kad ir veikti šie pārdarījumi un kādā veidā, un meklēt atbalstu. Veidi ir dažādi. Protams, ka par to nav viegli runāt, tad pirmais, ko varētu darīt, ir meklēt iedrošinājumu pie saviem tuviniekiem vai pie savām uzticamajām personām, ar ko var pārunāt šo situāciju. Un nākošais solis noteikti būtu pārunāt situāciju ar vadību, ja iespējams informēt, vai tā ir, organizācijā arotbiedrība vai vadība. Un katrā gadījumā nepalikt vienatnē, ja nepieciešams, tad var vērsties arī pie psihologiem vai pie darba tiesību speciālistiem, bet nepaslaucīt to zem tepiķīša katrā gadījumā. Man liekas, ka lielākai daļai tas, kas attur pie kāda vērsties pēc palīdzības, ir bailes palikt bez darba, bailes iet pie kāda pateikt, kad varbūt, ko te es te viens te čīkstēšu, visiem pārējiem viss ir labi. Jā, protams, jo bailes ir tās, kas mūs attur viennozīmīgi, bet ļoti bieži bailes ir iracionālas, tām nav pamata. Un tad ir tādi divi svaru kausi. Vai es neko nedaru, ciešu, un tas turpināsies, vai es arī tomēr saprotu, ka es vairāk tā nevēlos dzīvot, un es eju un rīkojos. Kā Diāna Zanda vienā intervijā teica, baidies, bet dari. Jo mēs iestājamies par sevi.
kurš cits iestāsies par mums, ja ne mēs. Un mēs tādā veidā arī parādām to attieksmi, kā pret mums var attiekties. Tas ir darbs ar sevis iedrošināšana. Jā. Jā, un vēl vienas bailes ir droši vien arī cilvēkiem atzīt to, ka ir nepieciešama psihologa palīdzība vai vēl tālāk psihoterapeita palīdzība. Jā, ar šo, jau es varētu teikt no savas pieredzes, ka ar šo ir labāk. Strādājot pirms 20 gadi, bija sajūta, ka pie psihologa nāk, ka ar mani patiešām nav kārtībā, ka es esmu psihs vai skolas vidē, tad, ja kaut kas ir nodarīts slikts, un tad sots ir psihologs. Šobrīd jau sabiedrība ir izglītota, un psihologs paliek, es varētu teikt, kā modes lieta, jo, ja tev ir savs terapeits vai psihologs, tad tas nozīmē, ka tu rūpējies par savu emocionālo veselību. Ir vajadzīgs cilvēks, kurš tev spēj atspoguļot, kas notiek ar tevi, kurš spēj parādīt resursus, kuri tev ir, un kurš neatstāja tevi vienu. Tāpēc tiem psihologiem ir šobrīd liela loma, jo sabiedrība kopumā runā šobrīd par labbūtību, cilvēka labbūtību un arī organizācijas labbūtību. Manuprāt, būtu ideāli, ja katrā organizācijā būtu psihologs, pie kura iet izrunāt šīs lietas, kuras mums traucē uzņemties atbildību un spērt pirmo soli sevis labā. Jā, šo arī gribēju piebilst, vai nevajadzētu tā, ka katrā uzņēmumā būtu pieejams tas savs psihologs, pie kura tu vari aiziet un izstāstīt to savu sāpi un saprast, kas tad īsti notiek. Varbūt tiešām kaut kas nav kārtībā, nevis ar pašu darbinieku, bet ar apkārtējo vidi. Jā, psihologs būtu tas pirmais punkts, kas palīdzētu saprast, vai man mainīt savu attieksmi, mainīt kaut ko savā rīcībā, vai tomēr tad virzīties uz priekšu un iet un runāt ar vadību par to. Un vēl viena lieta, ko es domāju, kas būtu ļoti labvēlīga organizācijām, ja būtu izstrādāta kārtība un paziņot arī darbiniekiem par to, ko darīt, kādā veidā, ja es jūtu, ka pret mani darba vietā notiek kāds emocionālā vardarbība vai kāds spiediens. Tas palīdzētu darbiniekiem justies drošāk, sastopoties ar šāda veida situācijām. Jā, tas gan. Īstenībā, mēs par to ļoti, ļoti maz runājam, un es ļoti ceru, ka šodien mūs sadzirdēs arī organizācijas un piedomās vairāk par savu darbinieku psiholoģisko un morālo stāvokli darbā, jo darbā mēs atrodamies praktiski 80% savu laika, un tas ir ļoti no svara, kāda būs darba diena, pēc tam mēs ejam uz mājām, un, protams, lai neciestu ne ģimene, ne bērni, vīrs, pirmām kārtām ir veselīga darba vide. Jā, bez šaubām. Un labbūtība ir svarīga arī darba organizācijām, jo tad, kad mēs jūtamies apmierināti ar darbu, tad arī mēs varam sniegt augstākus rezultātus darbā un būt efektīvi. Kāda, jūsuprāt, ir sabiedrības loma šīs problēmas apzināšanā un risināšanā? Vai vispār cilvēki pietiekoši par šo problēmu zina? Viennozīmīgi katrs. Es gribētu teikt, ka katrs ir atbildīgs par to, kas notiek organizācijā tieši no šī viedokļa. Ja es redzu, ka kādam tiek darīts pāri, ko es daru? Vai es stāvu malā un novēroju, vai es tomēr iestājos par cieņu, par cieņpilnām attiecībām? Un ja mēs runājam par mobbingu, tad viens ir upuris, otrs ir agresors, un tad trešais ir tas novērotājs. Un tas, kas šķiet ļoti, ļoti nesāpīgi, vai ja iet runa par aprunāšanu, par baumām, tad mēs pat varam uzskatīt, ka emocionālā vardarbība ir tad, ja es uzklausu šo. Un mēs katrs varam padomāt, cik mūsu dzīvē ir bijuši gadījumi, kad garām ejot, mēs pačalojam par kādu cilvēku, varbūt pie sevis pasmejamies un ejam tālāk. Bet šis ir veids, kas parāda, ka baumas mūsu organizācijā ir ok. Ja, bet patiesībā tas ir sākums. Kas aiziet pa ķēdīti tālāk, jā. Jā,
Tāpēc es katram aicinātu domāt par savu rīcību un teikt nē, ja es saprotu, ka šis nav ētiski un cieņpilni. Kristīne, milzīgs paldies tev par tavu viedokli. Es ļoti ceru, ka mūs sadzirdēja un kādam mēs arī palīdzējām šodien ar šo sarunu. Milzīgs paldies tev un veiksmīgu dienu! Paldies tev arī! Paldies! Ēterā raidījumu cikls Bez robežām. Šis ir raidījums Bez robežām un raidījuma vadītāja Gita Dukaļska. Tikko dzirdējāt manu sarunu ar psiholoģi Kristīni Kaspersoni, kura skaidroja, kā atpazīt toksisku darba vidi, kā mobbings un bosings ietekmē cilvēka mentālo veselību un pašvērtējumu, kā arī sniedza padomus, kā nebaidīties meklēt atbalstu un palīdzību. Savukārt otra raidījuma viešņa vēlējās palikt anonīma, tāpēc sauksim viņu par Ilzi. Viņas balss ir mainīta, lai nodrošinātu anonimitāti. Ilze dalīsies ar savu personīgo pieredzi par to, kā viņa saskārās ar morālo teroru lielā organizācijā un kā spēja no tā izkļūt. Diemžēl toksiskā darba vide ir realitāte daudziem cilvēkiem un ir svarīgi par to runāt, lai veicinātu izpratni un palīdzētu tiem, kas šobrīd atrodas līdzīgā situācijā. Jā, sveiki, prieks, ka piekritāt padalīties savā pieredzē. Es saprotu, jūs strādājat lielā uzņēmumā. Kā sākāt pamanīt negatīvu attieksmi pret sevi lielajā kolektīvā? Tas sākās viss pamazām ar tādu kā nievājošu attieksmi, ar piezīmēm, ar ziņām WhatsAppā. Tā attieksme, mainījās kaut kurā brīdī, tad, kad priekšniekam parādījās tā kā savs īpašais cilvēku loks. Un līdz ar to tika izgrūsti pārējie darbinieki no šī loka. Sākās negatīvisms, no vairākiem cilvēkiem. Tas bija priekšnieks un vēl pāris cilvēku, kas kļuva viņam par draugiem vai sabiedrotajiem vai vienkārši vienādi domājoši cilvēki, kas sāka kopīgi slikti izturēties pret pārējiem darbiniekiem. Kā tas ietekmēja jūsu emocijas un ikdienu darbā? Tā ir ļoti smaga tēma, kā tas man ietekmēja ļoti. No sākumā es ļoti, apvainojos, dusmojos, kāpēc tā notiek. Es, man liekas, pārdzīvoju visu emociju gammu. Pēc tam es domāju, ja tu domā pozitīvi, rīkojies pozitīvi, un cilvēki māca, ka, ja tu izturēsies pret citiem labi, viņi izturēsies labi arī pret tevi. Bet, diemžēl, ne šī gadījumā, jo tu labāk izturies pret saviem pāridarītājiem, viņi nejūt vairs robežas, viņiem liekas, viņš neko to nepateica pretī. Forši, tātad es varu viņam likt vēl vairāk virsū, vēl vairāk, līdz es sapratu, ka, tas nedarbojas manā gadījumā, laba izturēšanās pret viņiem. Pēc tam es vienkārši raudāju. Es sēdēju mašīnā, es piebraucu pie darba, 20 minūtes vai pat pusstundu ātrāk, sēdēju, raudāju mašīnā, 2 minūtes pirms darba sākuma, ierados darbā ar sarkanām aizraudātām acīm. Es vienkārši nezināju, kā tas bija mans tāds veids, kā izlēst emocijas. Bet es piebildīšu vēl to, ka šī perioda laikā man ļoti pasliktinājās veselība. Es biju savā ārsta pārbaudi, man krūtīs parādījās bumbuļi, pēc pusgada viņi palielinājās, pēc pusgada viņi vēl vairāk palielinājās. Un tas ļoti atspoguļojās manā veselībā, kaut gan analīzes kā tādas, asins analīzes un vispārējais bija labas. Man sāpēja viss, kas varēja sāpēt, bet analīzes bija labas. Jā, bet emocionāli sagrauta un droši vien arī cieta arī ģimene. Tas sagrauj ne tikai tavu iekšā, jo tas paņem attiecības ģimenē, tas paņem, tu nespēji vairs īsti savaldīties. Arī to, ka cilvēki nesaprot, viņi saka, tas ir tikai 8 stundas. Aizies darbu un atnāc mājās, bet tā nav. 8 stundas dienā strādāt ar negatīviem cilvēkiem, kas tevi emocionāli norok, tas ir ļoti daudz. Bet vai tu mēģināji griezties pēc palīdzības tieši darba vietā? Es teikšu tā, ka es negribēju būt tas izmisušais cilvēks. Piemēram, ir cilvēks, ko jūs pazīstat,
kaut vai tas būtu jūsu mācītājs. Un visi zina, ka viņš ir lielisks cilvēks. Viņš tik daudz dara, tik daudz palīdz, viņš ir tik foršs, un atnāk viena sieviete no malas un saka, vai viņš mani apbižo, un visi liekas, ko tu runā, kas tās par muļķībām. Tāpēc, es saprotu, ka man, nav īsti kam pateikt, ka tas man varētu noticēt, jo pārējie cilvēki no kolektīva, ļoti baidījās. Īstenībā arī es baidījos zaudēt darbu, vai vēl lielākas kaut kādas sankcijas, vai man kaut kam būtu tas jāskaidro, jo tanī brīdī, es biju maza, nobijusies, pilnīgi sagrauta, un šis man nebija kā risinājums galīgi, nekādā kārtā. Vai tu vērsies arī pie psihologa vai psihoterapeita pēc palīdzības? Jā, noteikti. Šis gadījums darbā bija viens tāds incidents, kad es biju atvaļinājumā, un man zvanīja no darba privāti, sāka pārmest par mano nepadarīto darbu. Es saprotu, es kļūdījos, bet tā nebija tāda globāla pasaules problēma, ka tanī brīdī manai ģimenei bija svētki. Es pie tās klausos, pilnīgi salūzu, un es sapratu, un vienkārši vairs nevaru. Es meklēju psihoterapeita palīdzību. Man bija izrakstītas zāles. Pusgadu es lietoju zāles. Es vērsos arī pie psihologa. Pēc pusgada es beidzu lietot zāles un atguvos un sāku domāt pozitīvi. Tas bija darbs pašai ar sevi un pārvarēt šo kā tādu, bet kā to pateikt. Principā to ar psihologa, psihoterapeita palīdzību piecēlies kājās, strādā ļoti ar sevi, pareizi saprotu, vai ne? Krasi mainīja savu dzīvi un savu darbu. Tas bija vienīgais glābiņš, bet kā tev liekas, vai tavi varmākas, es tā varētu teikt, vai viņi apzinājās paši, ko viņi dara? Nē, viņi neapzinājās. Viņi neapzinās joprojām, jo viņi turpina to darīt tanī kolektīvā, no kurā es esmu projām, paldies Dievam. Paldies visumam un visam, jo tad, kad es sāku darīt, man dzīvē pavērās iespējas vienkārši to, ka tenī brīdī, kad es biju tur, es nesaredzēju to, ka man būtu iespēja strādāt kaut kur citur. Mēs tiešām biju tik ļoti, salauzta, sagrauta, kad tu vairs neredzi izēju šajā situācijā. Līdz es atguvos, sāku strādāt ar psihologu, saprotu, ka, teikšu godīgi, es nāku no mazpilsētas, un Latgalē nav īpaši daudz tādu vietu, kur tu vari nomainīt to darbu. Tā ir tā Latgales problēma. Un tanī brīdī, kad es atlaidu šo domu, kā es varētu arī strādāt citā vietā, ne šajā, tad man nāca darba piedāvājums, un es laimīgi tiku projām no šī kolektīva. Jā, tas ir tiešām pozitīvi, ka tu esi tikusi ar šo problēmu galā un veiksmīgi arī strādā tagad citā darba vietā. Jā, milzīgu paldies tev teikšu, kad padalījies ar savu pieredzi un, protams, novēlēšu tev tikai un vienīgi veiksmi. Vienas durvis aizvērtas sāpīgās un tās labās ir atvērtas. Paldies tev! Jā, paldies! Paldies, ka bijāt kopā ar mums raidījumā Bez robežām. Šodien pievērsāmies svarīgai un sarežģītai tēmai – mobbingam, bossingam un toksiskai darba videi. Runājām par to, kā atpazīt psiholoģisko teroru darba vietās, kā tas ietekmē cilvēka mentālo veselību un pašvērtējumu, kā arī kur meklēt palīdzību un kā nebaidīties par sevi iestāties. Paldies mūsu viešņām psiholoģei Kristīnai Kasparsonai, kura skaidroja šīs parādības cēloņus un sekas, kā arī sniedza vērtīgus padomus par to, kā rīkoties saskaroties ar emocionālo vardarbību darba vietā. Īpaši paldies arī mūsu anonīmajai viešņai Ilzei, kura drosmīgi dalījās savā pieredzē par morālo teroru lielā organizācijā, lai palīdzētu citiem saprast, ka no šādām situācijām ir izeja. Viņas anonimitātes saglabāšanai balss tika mainīta, tomēr viņas stāsts ir patiess un ļoti svarīgs. Toksiska darba vide, diemžēl, ir realitāte daudzās organizācijās, un neviens nav pelnījis dzīvot baiļu un stresa apstākļos. Mēs ceram, ka šis raidījums palīdzēja labāk izprast problēmu un deva kādam spēku spērt pirmo soli, lai situāciju mainītu. Raidījumu vadīja Gita Dukaļska, novēlu jums drosmi, spēku un ticību sev. Atcerieties! Neviena darba vieta nav svarīgāka par jūsu garīgo un emocionālo labklājību. Uz tikšanos nākamajā raidījumā Bez robežām.
Jūs klausījāties informatīvi izglītojošu raidījumu ciklu Bez robežām. Raidījumu cikls Bez robežām katru pirmdienu 16:10 un atkārtojumā ceturtdien 11:10 un svētdien 11. Klausies un skaties sev ērtā laikā Radio 1.lv vai Radio 1.lv Facebook kontā. Raidījumu ciklu Bez robežām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild SIA Radio 1.